Šodien Karostas cietumā plašsaziņas līdzekļi tika iepazīstināti ar sezonas jaunumiem. Mēs uzzinājām daudz jaunumus, ēdot zupu, dzerot kanģu. Mums ir izveidota goda plāksne, kas saucās Patiesā vērtība. Paskatoties jaunās ekspozīcijas. Kas jauns nāks klāt, jūs paši redzējāt. Viens govs reiz 10 gadus atpakaļ ir tikai čaula, šī te māja, tukšas kameras un nav nekā, ne gaisma, ne elektrība, ne tīrība, nekā. Vienīgais mūsu spoku dāmas staigā. Vairāk nekā šeit nav. Bet ar katru gadu, visu šo gadu garumā esam strādājuši, esam pielikuši iespējamās pūles, cik jau mums ir mūsu spēkos un resursu ietvaros, lai tā māja saglabājās, lai tā māja nesagrūst, jo tā ir mūsu vēstures daļa. Pa šiem gadiem mēs esam izcīnījuši un ieguvuši namam kultūras pieminekļa status, redzējāt zīmīt ārā, un katru gadu solīti pa solītim virzējušies uz priekšu, paplašinot ekspozīcijas. Sajūtas ir brīnišķīgas faktiski. Nodzīvot 10 gadus, kā saka, aiz restēm, un teikt brīnišķīgi, tas tā jocīgi gan skan. Usi palikušas sirmas, tas ir vienīgais. Es sazvanījos ar pašvaldības policiju. Pašvaldības policija man pateica tā, savām vajadzībām droši var gatavot visu, ko sirds kāro, gan kūkas, gan kafiju, gan dzērienus, alu, šņabu, vīnu un tā tālāk. Jā. Kā jau es minēju, pārdot šeit nekas netiek, tas ir tikai pašu vajadzībām. Redzat, cik lēni te nāk ārā, kur tur jau priekš pārdošanas, tur jebkurā gadījumā nekas nesanāk. Kurš jums vislabāk garšo? Jā, saprotiet, redziet, ir tā, ja, kad, kā man kādreiz teica, kad suņu būdā desu neviens netur, vai ne? Lūk, es esmu atturībnieks, jā, tāpēc arī man šis uzdevums ir uzticēts. Ja? Jo, teiksim tā, ja tāds lietotājs to lietu dara, ja, tad jau to dzimšanas dienu vairs nevienu pudelīt nesagaidīs. Ļoti labi. Virsādes jau, zin kā, nekāda labā lieta nav. Labāk jau bez tādas nonākšanas ar virsādes. Kas jums pārsteidz? Varētu teikt tādu, drūmais skats uz visu iekšējo. Likās, tā domāju vismaz, kad tāda mājīgāk būs tāda iekšēja, bet diezgan tā. Vai gribat vēlreiz šeit atgriezties? Kā ekskursants, jā, bet ne kā virsāde. Cik jūs man tāpēc skaiti ir sanākuši? Kas to lai zina, jā? Atkal neviens nav pierakstījies. Pats aktuālākais ir tas, ka šonedēļ mēs uzsākam, pasākumu ciklu Karosta atver durvis. Tas nozīmē, ka sestdien 11. mēs gaidām visus interesantus uz publisko lekciju Karostas cietumā par Karostas vēsturi, Karostas rašanās cēloņiem. Un svētdien savukārt 11. gaidām visus uz bezmaksas ekskursiju pa Karostas centru. Un tad, kā saka, arī, protams, tā ekspozīcija, ko tikko apskatījāmies, tas mums ir jaunums. Es domāju, ka tas arī izsauks daudz cilvēku intereses. Tātad, ļargas tecināšana Karostas cietumā, kas ir nedēļas nogalēs no 12. līdz 6. ir pieejami individuāliem apmeklētājiem, savukārt grupas var pieteikties jebkurā sev interesējušā laikā. Man pašai mīļš ir tas fotoplenērs, kas mums būs nākamnedēļ. Jo tas ir kaut kā drusku, tas ir nesaistīts ar Karostas cietumu. Tas ir tāds pasākums, ar kuru mēs zinām mērā ieejam tā kā citā lauciņā. Un man gribās, kā saka, paplašināt visu to mūsu piedāvājumu klāstu un iet plašumā, un tāpēc man tas fotoplenērs ir mīļš. Un, kas attiecas, teiksim, uz iedzīvotājiem, tad mēs viņus fotoplenēru laikā, fotoplenēru ietvaros notiks arī koncerts 16. datumā 16. Latvijas bruņoto spēku orķestra Big Bands spēlēs pie mums pagalmā. Ar prieku ir jāatzīst, ka pēdējos gados tā atsaucība paliek arvien lielāka.
Pirmos gadus bija tā, ka Liepājniekus mēs te vispār tikpat kā neredzējām, bet, piemēram, pagājušā gadā, kad mēs piedalījāmies muzeja naktī, mums vienā vakarā pārstundu laikā bija 1500 apmeklētāji, un tie visi bija Liepājnieki, tā kā, Liepājnieki pamazām to interesi arī sāk izrādīt un savus paradumus mainīt, un nav slinki atbraukt arī līdz karostai. Lielākoties, tā mana pieredze rāda, ka Liepājniekiem karosta un karosta cietums ir iecienīta vieta, kur atvest savus draugus. No citām Latvijas pilsētām vai ārzemju draugus, kas ir atbraukuši, tad viņi, mums taču Liepājā ir tāds cietums, tas jau tāds populārs, tad tur aizbrauksim. Un tad viņi atbrauc kopā ar saviem atbraukušiem radiniekiem vai draugiem. 1, 2, 3 tā. Ak, Dievs, šitas ir izturīgs.